Liels prieks šodien, kad mēs esam beidzot pabeiguši šo lielo objektu, kas ir nozīmīgs bijis gan mums, gan maniem darbiniekiem, kad mēs kopīgi kā komanda paveicām lielu darbu. Liels viņiem arī paldies par to, jo komandā ir spēks un tādā grūtajā situācijā, kad katra nākamā diena nes jauns pārsteigums saistībā ar visu situāciju valstī, pasaulē. Tas ir baigais izaicinājums, un mēs nepadēvāmies, gājām uz mērķi, ka mums šis objekts ir jāpabeidz. Un tāpēc es novēlu visiem nepadodieties, ejiet uz priekšu, un lai viss vienmēr izdodās. Un apsveicu vecumniekus ar šo te lielo objektu, ar skolu jauno. Tas viņiem liels iegūms. Šodien noslēdzas 6 gadu ilgais cikls, kura laikā ir tapusi vecumnieku vidusskolas jaunā piebūve ar 32 klašu komplektiem, ar administrācijas telpām, ar visu nepieciešamo, lai vidusskola var attīstīties tālāk, kas ir kā ļoti laba dāvana gan vecumniekiem, gan apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, kuru bērni šeit varēs ļoti labā vidē apgūt zināšanas un doties tālāk savās darba gaitās. Viennozīmīgi šis ir jaunā Bauskas novada lielākais objekts, kas ir uzbūvēts pēdējo 4 gadu laikā, gan pēc finanšu ietilpības, gan arī pēc platības un lieluma, un ļoti nozīmīgs ieguldījums mūsu novada izglītības ekosistēmā, kā tāda jauna, moderna infrastruktūra mūsu skolniekiem, pedagogiem, vecākiem, visiem, kas to varēs izmantot, ar ļoti lielu, ietilpīgu, labi aprīkotu sarīkojumu zāli, pasākumu zāli, kuru droši vien varēs izmantot ne tikai skolas vajadzībām, bet arī citi iedzīvotāji. Lai labi kalpo! Šodien šeit atrodoties ir ļoti liels prieks par šādām gaišām un skaistām telpām, jo mums principā kā būvniecības speciālistiem, kas šo projektu uzraudzīja un pārņēma, ir vispār ļoti tāds liels emocionāls mazliet tāds šoks, jo principā pirms neilgu laika brīžu, kā jūs zinat, norisinājās šī ģeopolitiskā situācija, kas nesa ļoti lielas grūtības šajā projektā ar visiem materiālu sadārdzinājumiem. Un ne tikai, bija, protams, arī daudz dažādas projekta nepilnības, jo šis projekts tika izstrādāts 2018. gadā, un, protams, daudz normatīvie akti ir mainījušies. Un šīs te grūtības tika atrisināts diezgan veiksmīgi, kā jau arī citi kolēģi ir teikuši, ka komandā ir spēks. Un šeit komanda tiešām bija ļoti laba, un es varu uzslavēt tiešām Kvintets M valdes locekli Aināru Marinski, kad tiešām par pašaizliedzīgu darbu, kad viņš skrēja, darīja, risināja, tā teikt, arī šīs te projekta nepilnības, lai tikai iet uz priekšu un šo objektu varētu nodot eksploatācijā. Jo tajā brīdī, kad tiešām šī ģeopolitiskā situācija bija iestājusies, mēs pa šiem gaitiņiem, ko jūs šobrīd redzat, mēs šeit gājām ar nodurtām galvām, tā teikt, abi nesošās konstrukcijas bija izbūvēts, pārseguma paneļi samontēti, bet ūdens tecēja reāli uz galvas, jo, tā teikt, jumta konstrukcija ar segumu nebija vēl izbūvēta, un mums tas vienā brīdī bija, tā teikt, likās, ka tas būs nereāli šo te visu pabeigt, bet, tā teikt, ar būvnieka spēku un prasmēm un zināšanām un ar viņa komandu neatlaidību mums ir viss izdevies. Tā kā varam apsveikt Bauskas novadu, tā teikt, ar principā arī ar jaunu skolu. Un, tā teikt, veiksmu spēku izturību skolas direktorei, personālam, skolotājiem un arī, tā teikt, lai jaunie skolnieki var smelties jaunas, labas zināšanas.
Esam ārkārtīgi gandarīti par šodienas ārkārtīgi skaisto plašo pasākumu, kas atspoguļo to, ka mēs pārvācamies kopā, visas klases kopā, no 1. līdz 12. varēsim mācīties vienā ēkā, plašās mācību telpās, laboratorijās, un tas ir mūsu sapņu piepildījums, un esam ļoti gandarīti, ka pašvaldība ir radusi šo iespēju mums dot izglītībai un tuvākajai nākotnei, attīstībai un tuvākajiem darbiem tieši šādu modernu, plašu vidi.